Es piesaku šīs daļas nākamo prezentētāju. Tā ir advokāte Gabriela Šantere, kas pārstāv Kobalta advokātu biroju. Lūdzu. Jā, paldies. Mans uzdevums šodien ir pastāstīt par to, ko advokātu birojs paveica Latvijas Mediju ētikas padomes uzdevumā. Proti, mēs tā teikt, pareģojam vai prognozējam nākotni tajā būtībā, jo aplūkojām šo te direktīvas priekšlikumu un analizējām, ja tas tiek pieņemts, gan ņemām vērā šo likumdošanas procesu, kādā viņš šobrīd ir stadijā, bet principā paskatījāmies uz tiem noteikumiem, kas ir plānots kā jaunumi antislap tiesvedību kontekstā un kā šo var ieviest Latvijā. Uzreiz jāsaka, ka mani godātie šīs dienas sarunas biedri ir izsmeļoši, jau pastāstīšu par daudziem punktiem, ko es gribēju stāstīt. Līdz ar to es varbūt neieslīgšu detaļās par definīcijām vai kas vispār direktīvā ir paredzēts, bet tas, ko es vēlreiz gribu uzsvērt, ir šī būtiskā nianse par pārrobežu raksturu strīdiem, kas ir Latvijas kontekstā izšķiroša nianse direktīvas priekšlikuma būtībā, jo tās lietas mums nav ar šo pārrobežu kontekstu. Un ja likumdevējs izšķirsies par regulējumu, kas attieksies vienīgi uz pārrobežu strīdiem, tad pastāv risks, ka patiesībā tādam pašam strīdam par pieminēto vēršanos pret ārstu šai iniciatīvai nav nozīmes. Un ir skaidrs, ka antislap tiesvedību vai procesu pazīmes nav saskatāms tikai civilprocesos. Ir iespējams vērsties pret žurnālistiem vai sabiedriski aktīviem locekļiem arī ar citiem tiesiskiem vai šķietam tiesiskiem mehānismiem, kurus izmanto ļaunprātīgi, piemēram, sniedzot sūdzības policijā, sakot, ka šī persona mani vajā vai aizskar manu godu un cieņu. Mums joprojām arī par to ir krimināla atbildība. Līdz ar to šie riski pastāv un direktīva tos neadresē. Tā kā es domāju par to darbības jomu, mēs varam izlaist, un mēs arī aplūkojām iepriekš, ka tas līdzdalības jautājums un sabiedrības interešu jautājums ir ļoti plaši jēdzieni. Tas neattiecas vienīgi uz žurnālistiem, tas tiešām ir pilsoniski aktīva persona, kur izsaka sabiedrībai svarīgu viedokli vai pozīciju, un pret kuru vēršās tāpēc, ka viņa paver šo jautājumu dienas kārtībā. Lūk, un tad sīkāk par tām garantijām, ko direktīva paredz. Pirmais ir par šo priekšlaicīgo lietas izbeigšanu, ko pieminēja arī kolēģi iepriekš. Tātad pēc būtības tas nozīmētu, ka lieta vai nu netiek ierosināta jau stadijā, kur tiesnesis lemj par civillietas ierosināšanu, vai nu tad alternatīvi lieta tiktu izbeigta, jo tā ir slapa tiesvedība. Ko tas prasītu Latvijas regulējumā? Ne tikai būtiskus grozījumus civil procesa likumā, bet arī un galvenokārt izpratnes maiņu. Jo civil procesa likumā mēs varam iekļaut normu, kas pasaka, ka lieta netiek ierosināta, ja tā ir slapa, lieta tiek izbeigta, ja tā ir slapa, bet ja tiesnesis nespēs identificēt, kas ir slapa tiesvedība, ja viņi nesapratīs, ja prasītājs tāpat noargumentēs, ka nē, bet tur tomēr mani, personas dati ir pretiesiski izpausti, tad tiesnesim ir jāspēj ar šiem argumentiem operēt un tomēr identificēt, ka nē, tas nav pamatoti, lai gan kaut kādā citā kontekstā, citā situācijā šādi argumenti ir vietā. Problēmas, kas var rasties no šī te priekšlaicīgā lietas izbeigšanas regulējuma, ir tas, ka tas var pagarināt šo te lietas gaitu, jo
Klasiski civila procesa šobrīd neprasa tiesnesim lietas ierosināšanas brīdī jau izvērtēt lietu pēc būtības. Tas nozīmē, viņš apskata formālus priekšnoteikumus, kas izpildās. Ja izpildās, lieta tiek ierosināta. Līdz ar to es teiktu, ka šī būs tāda, ja šāds regulējums vispār tiks pieņemts Eiropas Savienības likumdošanas procesā, tad tas prasīs tādu radikālu izpratnes maiņu arī no tiesnešu puses, kā viņi rīkojas pret šādas kategorijas lietām. Bet, protams, visa šī potenciālā regulējuma ietvaros tomēr nedrīkst aizmirst par tām arī prasītāju tiesībām uz pieeju tiesai, uz taisnīgu procesu, un pastāv situācijas, kur arī nevienmēr kāds varbūt nepopulārs viedoklis, bet var būt tā, ka arī žurnālists kaut ko izdara nepareizi, un var būt situācija, ka prasītājiem tiešām ir pamats šo prasību iesniegt. Līdz ar to tur tiešām ir jāatrod saprātīgs balans starp šīm abām tiesībām, starp tiesībām uz taisnīgu tiesu, starp tiesībām uz piekļuvi tiesai un vārda brīvības aizsardzību. Nākamais aspekts par šo pierādīšanas pienākumu, ko arī pieminēja kolēģi, proti nosacīta tāds apgrieztais pierādīšanas pienākums, ka prasītājam būs vēl vairāk jāspēj pamatot, ka tā viņa prasība tiešām ir pieļaujama, tiesiska pamatota. Vispārīgi ar šādu konceptu teorijā problēmām nevajadzētu būt. Civil process jau tā paredz sacīkstes principu, kas nozīmē, ka prasītājiem sava prasība ir jāpamato, un kamēr tā netiek pamatot, atbildētājs pēc būtības var izlikties, ka tā nav pamatot un it kā neatspēk. Protams, tas ir atkarīgs no tiesvedības stratēģijas un taktikas, bet protams, ka atbildētājs iesaistās procesā un aizstāv arī savas intereses. Un gadījumā, ja atbildētājs norādītu, ka, manuprāt, šī ir slapa tiesvedība, tad prasītājam būtu šis apgrieztais pierādīšanas pienākums pamatot, ka tas nav slapa. Tas ir iespējams, šādi apgrieztie pierādīšanas pienākumi pastāv cita veida lietās, kur arī ir mazāk aizsargāta puse vai pastāv kaut kāds disbalans starp strīdus dalībniekiem, līdz ar to tas ir reāli ieviešams. Tāpat par šiem te laika rāmjiem strīdus izskatīšanai šobrīd civil process nenosaka, nedz šāda tipa tiesvedībām kaut kādus konkrētus lietas izskatīšanas termiņus, nedz tā ir kaut kāda speciālās kategorijas lieta, kur ir konkrēti procesuālo darbību izdarīšanas termiņi. Līdz ar to, ja vajadzētu ieviest kaut kādu laika rāmi, tad tas, protams, arī būtu darāms civil procesā, vērtējot, kas tad vispār ir samērīgi vai nav samērīgi. Nākamā garantija par šīm te izmaksu sekšanām. Kā jau mēs aplūkojām iepriekš, tad tur ir divi aspekti. Viens direktīvas priekšlikumā, viens ir par izmaksu sekšanām, kas ietvertu tiesvedības izmaksas, piemēram, mēs to šobrīd klasiski saprotam kā tiesāšanās izdevumu par advokāta sniegto juridisko palīdzību. Otrs ir šis te kaitējuma atlīdzināšanas aspekts, kas tiek radīts šīs te tiesvedības gaitā. Kā jau iepriekšēji runātāji minēja, tad šis te kaitējuma atlīdzināšanas pāns šobrīd it kā vairs nav šajā priekšlikumā, pastāv iespēja, ka tas iekļūst atpakaļdienas kārtībā, redzēsim. Bet par šo tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanas pienākumu šobrīd civil procesa likums un tajā noteiktie atlīdzības apmēri ir gaužām zemi. Tā ir problēma ne tikai mediju lietās, tā ir problēma jebkuram civil lietas dalībniekam. Reālās advokāta izmaksas netiek sektas pat tādā minimālā apmērā, un
ja viena puse grib ļaunprātīgi izmantot procesa ilgumu un apgrūtināt otru pusi ar neskaitāmiem dokumentiem, uz kuriem ir jāatbild, jārēģē vai vispār jāiepazīstās, tad tas ir izdarāms. Un tas ir vienlīdz svarīgi ne tikai mediju lietās, bet arī vispār civil procesā kā tādā. Otrakārt, šobrīd civil procesa likums paredz, ka ar juridisko palīdzību sniegšanu saistītie izdevumi tiek kompensēti vienīgi par advokāta palīdzību, kas arī, protams, mediju lietās vai slap kontekstā būtu tāda nianse, kas ir jāņem vērā. Nevienmēr medijiem juridisko palīdzību sniegtu vai sniedz advokāti. Tie var būt arī juristi vai juristi no nevalstiskām organizācijām vai iekšējie juristi sadarbībā ar advokātiem, piemēram. Un tiesa nekompensēs vismaz šobrīd izdevumus, kas nav advokāta izdevumi. Un arī šis, ieviešot slāpu direktīvas prasības par šo samērīgo kompensāciju, prasītu arī diskusiju par to, vai tad tiek saglabāts esošais regulējums, vai tie ir tikai advokāta izdevumi, vai tie ir tiešām jebkuri izdevumi par juridisko palīdzību. Manā ieskatā šāda diskusija būtu ļoti smagnēja, jo šobrīd tā praksa tiešām ir izveidojusies, ka advokāts ir tas kvalificētās juridiskās palīdzības sniedzējs, kura sniegto palīdzību kompensē. Un otrs aspekts par tām samērīgajām izmaksām. Ir skaidrs, ka šobrīd likumā noteiktie rāmji vai tie sliekšņi nav samērīgi un tie nebūtu visticamāk uzskatām par samērīgiem slāpu direktīvas priekšlikumā izpratnē, bet tā arī ir likumdevēja sagaidām izšķiršanās, vai tiek izvērtēts, ka esošie rāmji ir gana samērīgi un tāda tie paliek, vai attiecībā uz slapu lietām tiek noteikta cita kompensācijas kārtība, vai tiek vispār pārskatīta kompensācijas kārtība kā tāda. Nākamā aizsardzības garantija ir par tiesas iespēju piemērot sodu par šo te uzsākto ļaunprātīgo tiesvedību. Un tam sodam ir jābūt pietiekami efektīvam, proti gan jāspēj preventīvi novērst, ka šādas prasības tiek iesniegtas, gan iedarbīgam, kur ar šo varētu rasties problēmas. Civilprocess šobrīd jau paredz tiesai tiesības piemērot sodu, ja puse negodprātīgi izlieto tajā esošās tiesības, tostarp par nepatiesu prasības pieteikumu iesniegšanu. Publiski pieejamā praksē es neatradu, ka par to būtu sodīts, bet maksimālie soda apmēri ir 1200 eiro. Jūs varat spriest paši, vai tas soda apmērs ir tuvu iedarbīgam vai efektīvam, lai atturētu potenciālo prasītāju no prasības iesniegšanas. Un visbeidzot, vērtējot šo te savu aizskārumu no prasītāja puses skatoties, tai atsaucēju uz aizskartajām tiesībām tādā mūsu izpētes kontekstā, salīdzinot ar cita veida lietām, iespējams tā izpratne būs tāda, ka atsauce uz aizskārumu nevar būt formāla. Salīdzinājumam mēs izmantojām lietas vides tiesību jomā, kur it kā vides tiesību aktīvists sūdzās par kaut kādiem vides aizskāruma gadījumiem, bet patiesībā viņš tur cīnās par savu īpašumu. Proti, tur nevar būt kaut kāds zemūdens akmeņi, ka es patiesībā par savām kaut kādām interesēm tur slāpi interesēm domāju, un tai atsaucēji uz manām aizskartajām tiesībām ir jābūt patiesai. Šāda pieeja mūsu tiesu praksē ir iespējama un visnotaļ varētu strādāt, ieviešot šo te regulējumu. 5 minūtes.
Paldies. Tā problēma atkal ir par to prakses un izpratnes veicināšanu, lai tiesneši puses saprastu, kas viņiem ir, kas viņiem nav jādara. Tā. Okay. Un pēdējais aspekts ir par šīm te ārvalstu tiesvedībām, pret kurām arī personas ir paredzēts, ka viņas tiek aizsargātas. Šajā kontekstā ārvalstu tiesu spriedumi nozīmē ārpus Eiropas Savienības pieņemti spriedumi un attiecas gan uz spriedumu atzīšanas, gan uz spriedumu izpildes jautājumiem. Šis ir iespējams viens no tādiem vienkāršākajiem aspektiem. Civil process jau paredz noteikumus par to, gan kā ārvalstu spriedumi tiek atzīti, gan izpildīti. Ir izsmeļošs uzskaitījums par to, par situācijām, kurās spriedumi netiek atzīti, ja tie neatbilst sabiedriskai kārtībai vai ja Latvijas tiesa nebūtu kompetents izskatīt šādas lietas. Ir sagaidāms, ka ar šo noteikumu visticamāk likumdevējs varētu tikt galā vienkārši paplašinot šo te izpratni un jau piemērojot esošās normas, nevis kazuistiski regulējot to katru gadījumu. Tas ir tādā trieciena tempā par potenciālajām izmaiņām. Protams, tas viss ir tāds, negribu teikt spekulatīvs, bet prognožu līmenī likumdevējs var izšķirties par viņam jebkurā brīdī šķietami piemērotāko variantu, un šīs ir tikai mūsu tādas idejas par to, kas varētu būt. Jā, liels paldies par detalizēto skaidrojumu katram aspektam. Pirms pārtraukuma ir viens svarīgs jautājums, jūs pārsvarā runājat par tiesām, bet jautājums attiecas, acīm redzot, tāpēc, ka Latvijā neslavas celšana joprojām ir kriminalizēta. Cik reāli panāk, ka antislapa kritēriji tiek ņemt vērā arī, kad lietas skata policija, acīm redzot, kad iesniegumi tiek iesniegti policijā. Un otrs saistīts jautājums, vai uzraugošajam prokuroram krimināla procesos var būt kāda loma arī slapa kritēriju pielietošanā? Jā, ļoti labi jautājumi. Ir skaidrs, ka šīs direktīvas kontekstā tai slap nosacīti lomai krimināllietās ir niecīga. Tas drīzāk ir jautājums par to, ka mēs neatstājam novārtā nacionālos procesus, ka mēs varam identificēt, ka slap procesi ir iespējami arī krimināllietās, ļaunprātīgi sniedzot sūdzības tur policijās vai citās uzraugošajās institūcijās. Un, jā, tas iespējams notiek jau šobrīd. Nav nekāda pamata šo izpratni neveicināt jau šobrīd, pat ja nav tāda regulējuma par to, kas ir slap, tādā principu līmenī. Ikvienam tiesību piemērotājiem, arī valsts policijas izmeklētājiem, ir spēja novērtēt, vai šīs te sūdzībā norādītie apstākļi ir pamatoti, patiesi un tiešām ir noziedzīga nodarījuma sastāvs. Un, jā, es domāju, ja tiešām šādas darbības tiek vērstas jau šobrīd, ir vienkārši jāspēj argumentēt un jācīnās par to, ka tāds process ir nepamatots, pat ja vēl nav regulējuma. Un kamēr jūs atbildējāt, vēl viens jautājums, cik lielā mērā jūsuprāt direktīva tiks ieviesta Latvijā, ņemot vērā, kā mēs jau runājām, ka tā tiešā veidā netiek piemērota dalību valstīs? Ļoti sarežģīts jautājums. Es, protams, ceru, ka tiks ieviesta pareizi un pienācīgi tā, kā Eiropas Savienība par to izlems. Un vēl jo vairāk neatstājot tādu disbalansu starp pārobežu un nacionāliem procesiem, jo tā gan būtu ārkārtīga netaisnība, ja pārobežu strīdi, kuri mums varbūt ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi, tiktu regulēti un mediji tiktu aizsargāti, savukārt nacionālos strīdos šādas aizsardzības nebūtu.